Jau šo sestdienu, 13. septembrī, norisināsies pēdējais posms skriešanas seriālā Izskrien Rīgas parkus. Šoreiz visi skrieģgribētāji jau no 11. aicināti Kronvalda parkā Rīgā. Izskrien Rīga, tas projekts radās pirms gada, un es viņa lielu prieku uzņēmu entuziasmu, jo es pats skrienu daudzos parkos, tuvāk pie mājas, kas man, protams, ir Dzeguškalns un varbūt Uzvaras parks un Arkādija parks, un arī šajos parkos risinājās pirmie posmi, un es izmantoju to iespēju piedalīties un kopā ar ģimeni, ar saviem bērniem, un tādā ziņā lielisks pasākums, un arī šogad ir jau notikuši 3 posmi, un vēl viens fināla posms ir priekšā, un es domāju, ka šeit Kronvalda parka arī ļoti liels attālums var noskriet. Nebūs jāapļo maziņi aplīši, ja? Varbūt kā kādos mazajos Rīgas parciņos šeit ir pietiekoši garu distancīt var uztaisīt, un tas kilometrs pilnīgi noteikti šeit ir aplī būs pieejams. Un distancītes ir maziņas. No dažiem kilometriem, ja, līdz 5 kilometriem vai vairāk, bet var piedalīties. Es zinu, ka Ucavu salā, piemēram, bija pēc brīvas izvēles, varēja arī skriet, jā, apris, cik tu vari noskriet, tik tu arī noskrien, apris, ļoti demokrātisks pasākums. Un arī tiem, kas iesācēji, šādi izskrien parkus posmi varētu būt ļoti vilinoši, jo šeit obligāti nav jāskrien uzreiz 10 km vai lielāka distance. Izskrien Rīgas posmos ir tāda ļoti brīva, varbūt tas sacensību gars nav tāds kā citās sacensībās, kur visi skrien un cīnās par pirmajām vietām. Te tā viss notiek tā vienkāršāk. Protams, ka ir vīri, kuri ļoti ātri skrien arī parkos, ja, kā arī Jānis Girgensons parādīja Arkādijā, ka viņš ir ļoti, ļoti ātrs, ja, ka tu nepaspēji pat izsekot viņam līdzi ar kameru, ka viņš jau atkal jau ir finišējis jau nākamajā aplī. Tikko pabeidzis vienu. Tā kā ir arī ātri skrējēji un Latvijas elites skrējēji piedalās šajos parku skrējienos un ar lielāko prieku. Jauki ir arī tas, ka šajos Izskrien Rīgas posmos nav dalības maksas, un var piedalīties arī cilvēki, kuriem varbūt tas maciņš nav tik biezs un attur bieži vien no dažādiem pasākumiem dalības maksa. Un šajos pasākumos piedalās arī daudz vecāku gadagājumu cilvēki, ja, kuriem nav tās naudiņas tik daudz un arī skrien jau visu mūžu šie cilvēki. Kas tevi aizrauja tajā skriešanā? Tu esi viens no tādiem sabiedrību pazīstamiem cilvēkiem, kas aktīvi skrien. Man ļoti patīk skriet tieši parkos, jo kur gan citur Rīgā tu vari atrast daudz maz svaigu gaisu. Šeit ir apkārt koki, vasarā šeit ir arī ēna, un parki ir viena no tām lietām, kuru skrējējiem Rīgā patīk skriet. Protams, ir blakus nav mešs, bet ja ir parks, tad noteikti tā ir tā vieta, kur vispār cilvēks skrien. Un ja vēl šeit notiek sacensības, tu vari pārbaudīt savu varējumu pie chronometra un oficiālu numuru, un tev ierakstīs vēl starta un finiša listē, tad tas dod tādu papildus motivāciju piecelties varbūt stundu agrāk, nekā parasti mēdz cilvēki gulēt sestdienas rītos. Tā kā arī šo sestdienu aicinu visus tos, kuriem patīk čučēt, pamosties drusku agrāk un izmēģināt spēkus fināla posmā. Un šajā fināla posmā var piedalīties arī tie cilvēki, kuri nepiedalījās iepriekšējos posmos. Visu, kurus ieinteresē iespēja izskriet Rīgas parkus, aicinam apmeklēt lapu sports.riga.lv, meklēt pieteikšanās formu un sestdienas rītā pamosties drusku ātrāk un doties uz Kronvalda parku.